Tik tiešām es visām pusēm, ja es negribētu saukt puses, es gribētu teikt iedzīvotāji, kuriem ir dažādi viedokļi, un tas ir loģiski, un tā tam ir jābūt. Ja? Tātad es varu pateikt tikai to, ka doma tiešām izvērtēs gan valsts institūciju teiktās un atziņas. Un tikai tad arī mēs varēsim redzēt kopīgo. Jo ja mēs spriežam tikai pēc to, kas varētu būt, kas būs, kas nebūs, mēs jau absolūti nekur uz priekšu nevirzamies, un mēs nekad nenoskaidrosim, var vai nevar būt, drīkst vai nedrīkst. Ja? Un no šī viedokļa es domāju, ka šeit uztraukumam nav. Un galīgi nevienam, man arī personīgi nav ne mazākā uztraukuma par to, ka valsts institūcijas izvērtēs līdz beidzamajam sīkumam šo jautājumu, un ka viņš būs izsvērts par visiem 100 punktiem. Man absolūti nav ne mazākās šaubas, jo es domāju, ka Pogskungs kā jurists to visu ir nodrošinājis. Man jautājums, drīz vēlreiz. Es gribēju konkretizēt jautājumu vēlreiz par šiem mērparādiem. Es izsaucu šo te policistu. Viņam nav klāt, cik saprotu, Duguma pašvaldības policijai nav mērparāds, kā viņš var izmērīt šo te skaļu. Kā dzīve? Es varu pastāstīt, kā notiek dzīve. Tātad šeit arī X ielā tepat netālu bija nakts klubs. Iedzīvotāji sūdz pašvaldībai par to, ka ir nepieciešams troksnis, ka viņi nevar dzīvot. Ko nozīmē? Pašvaldībai nav šāda mēraparāta. Policijai arī nav šāda mēraparāta. Tātad mēs vienojamies ar attiecīgo institūciju, kuram šāda mēraparāta ir, izsaucam, noslēdzam līgumi, viņi veic uzmērījums, Mārs arī Rudovs ir piedalījies naktī pat šādos mērījumos, un mums ir juridisks dokuments ar licencētu firmu vai aparātiem, kas pasaka, ir pārkāpts nav. Tas, ko jūs runājat, ka viens ceļ vai spēlē skaļu mūziku un uzreiz atbrauc policija, kā tad viņš to izmērīs, ja? Tātad šeit ir atkal, ka viņš sastāvis to administratīvo protokolu, bet viņš jau nevar uzreiz pateikt par šā pārkāpumu mēru, jo tiešām aparāti jau viņam nav. Ja tas mēs reducējam uz šiem pašiem lidlauku, precīzi tas pats notiks, ja tas tā notiks. Tātad, ja ir iedzīvotājs sūdzības, ja mēs redzam, ka šis rokšņi vai kas ir lielāki nekā vajag, arī pašvaldības samaksās, organizēs šo pārbaudi. Būs fakts, un mēs konstatēsim, ir, nav šie pārkāpumi. Es domāju, ka tad ir speciāli mērījums, ja? Tad to pārbaudi, ja par ko jūs runājat? Nē, bet tur bija kaut kāda speciālā mērīšanas metoda. Es domāju, ka taču saprot, es domāju, ka neizteiks muļķis par visiem vairāk visgudrākais tu šeit, varbūt tešais jautājumos. Es iezinājos gan metodiku, kā mēri, kā tā tika izteikta. Ja? Ir noteikti normatīvie dokumenti, kuri ir jāievēro un kurā ir noteikts, kā to dara. Un precīzi tā arī tiks darīt. Tad doma mērīs un pasūtīs to speciālo aviācijas skaņu noteikti, ja vajadzēs. Ja vajadzēs, ja iedzīvotāji, mēs redzēsim, ka tiešām tas ir, mēs tiešām to darīsim. Bet jūs to vesela vieta ierobežojumi, tas tiks noteikti, ja viņi pārsniegs. Jo nedrīkst jau pārsniegt šos ierobežojumus. Jūs sakiet, ja tagad mēs saņemsimies visi, un tad jūs mērīsiet. Tad īstenībā es esmu pats tikko arī minēju prāvu tieši saistībā ar šo akustisko trokšņu lietā, kur man tika pārmests, ka es pārāk skaļi klausos. Pašvaldības policistiem, protams, nebija nekāda mērķa. Viņi nevarēja neko izmērīt. Un tieši tā iemesla dēļ es arī minēju šo prāvu. Bet pareizi, bet tas jau Bet kā jūs varēsiet aizsargāt mūsu iedzīvotājs tiesības, ja es tagad griežos? Tātad lidmašīnas nav jau tā, kā lido un uzreiz pārtrauc lidot. Ja? Tātad ir institūcijas, kurām ir šie mēri. Mums ir jāizsaka otrajā mirklī, nevis šeit stāv. Es negribu braukt šādā vietā, bet pašlaik mēs varam tikai modelēt un neko citu.
Jūs tad no tāda spēka pozīcijas, teiksim, es saprotu, man patīk jūs komforts, teiksim, jūs aizstāvat lidostu un tad jūs... Nē, es aizstāvu loģiku. Ok, loģika, vai sauksim to tā. Bet es tā saprotu, ka jūs tas, teiksim, tā pozitīvā nostāja un vēlme, acīm redzot, ir to lidostu attīstīt no domas puses raugoties, ja? Ka tas nesīs ekonomisku labumu. Ja? Jūs, teiksim, varat konkretizēt, ja? Vai arī tas ir tādā pat stadijā, kā mēs nezinām, mēs plānojam. Vai jums ir kāda reāla projekcija un viedoklis par to, cik tad ekonomiski tas būs izdarīt? Kāda būs labuma? Reāli, kaut kā elementāri darbības skaits. Ja? Reāli, teiksim, kaut kā tur plānoti turisti varbūt kustībai vai nē. Es nezinu, varbūt viņiem tūkums jums interesants, ja? Tieši, kas būs tas, kāpēc jūs esat tik komfortābls? Tāpēc, ka es nedaudz savādāk domāju, varbūt kā jūs jaunais cilvēki, jo ar šādu pieeju mēs esam visā valstī tur. Kāda pieeja? Ievērot līgumu, mēs prasām. Par līgumu jau neies rūdē. Tas, ka mēs pasam no kā tas būs labums, šitas ir muļķis, tas neko nejēdz, tas neko nevar uzsākt. Tā es nekad neesmu Jautājums ir par to, vai jums ir skaidrs bilde? Ja mēs visu noliecam, neko nekas nesanāks, tur nekas nebūs, tad arī nekas nebūs. Mēs to nedaram. Mēs esam pār ekonomiskā attīstību. Bet jautājums ir par to, vai jums ir skaidra vīzija, jūs runājat par ekonomiskā attīstību, bet jūs nevarat mums pateikt pilnīgi nevienu konkrēti par to, kas tā attīstība tad ir. Jūs visu laiku saucat lidot pētnieks par ekonomiku pēc grāvējiem, ja? Tas ir ļoti vienkārši, tas komfortabli. Bet pats zināt, kāds būs labums. Vēl komfortablāk ir justies un paprasīt, ko tu vedīsi. Mēs to neprasām. Cik būs smagākais pasažieris, ja? Bet jūs varat nodefinēt konkrēti ekonomisko labumu, vai jūs vienkārši tāpat pieņemat, ka būs rājā rufumu? Nē, es gribu domēt, likos teikt skaidrs, es man domēju. Es domāju, ka ja es neesmu viedālu pārstāvs, vai es varētu teikt vīzijas, kas notiek, bet jebkurš cilvēks saprot, jebkura ekonomiskā aktivitāte rāda ap to vien atkal aktivitāti. Par to neviens nešaubā. Tātad jūs patiesībā vērtējat šo kaitējumu, kas bija ļoti konkrēti nodefinēts kā neksamīšanu samazinājums specifisks kaitējums ar visām institūcijām. Jūs vērtējat, ka tādu būs, gan jau būs labums. Un jūs vajag kaut kas vērtēt tā, ja viņš ir likumiski normatīvi atļauts, tad pašvaldībai nav tiesības viņu aizvīt. Jūs saprotat, ka šis process, jūs pats minējat, jums ir jābalansē intereses. Ja? Jūs šeit atkal sakat, ka jums nav tiesības neko darīt. Tieši otrādi, jūsu rokās šeit ir vissvarīgākais, visnopietnākais svīrs. Ja? Jūs esat tie, kas pieņemat lēmumu, kad lidot, kad nelidot. Un šeit jūs esat pieņēmuši tādu lēmumu, ka lidot, kad grib, kur grib un cikot grib. Izņemot plānot, nevar naktīs. Tas lēmums nenosaka nekāds ierobežojums. Es vairs nerunāšu vienkārši. Nē, tur ir teikts, nevajag plānot. Tādās pozīcijās, tad, protams, mums vispār runas nav. Jā, sports arī mašīnas, tā kā bija sākumā, 100 sportisti iznācīs, cik skaisti viss bija, kultūras namā. Kāpēc pie tā mēs nepalikām? Jo galvenais šodien ir dot informāciju par to, ko jūs dzirdējāt, un dot iespēju šobrīd to informāciju izmantot iedzīvotājiem izteikties. Mēs arī izteiksimies. Tas neapmājās. Dodiet informāciju, lai procesi iet uz priekšu, var pieņemt lēmumu, vienalga kā, bet jābeidz tā runāšana jau gadu. Vai es drīkstu arī kādu priekšlikumu? Jā, raksturīgi būtu Man ir priekšlikums. Es dzīvoju zonā 700 metri no pēdējā elektrības staba Skreicinē. Tas tā, labi. Es pieļauju, lidlauks ir, viņš arī būs. Viņam arī ir jābūt. Tikai bija jāsāk no otra gala visu šo runu. Ar cilvēkiem. Vispirms jums bija jāsako tie cilvēki, kas dzīvo tuvu tā zonai. Es dotajā brīdī dzīvoju bīstamības zonā.
Manā mājai pāri vakar lidoja 4 lidmašīnas. Viņas drīkst vienlaicīgi pacelties 4 lidmašīnas. Jautājums. 5 arī paceļās. Nē, vakar bija 4. Es runāju par šīm. Vai drīkst vienlaicīgi pacelties 4 lidmašīnas? Man prasatnesīs var tikai pateikt, ka Getvikas lidostā Man neinteresē Getvika. ir 30 sekundes starplaiks. Viena lidmašīna daudz paskaidrs. Tas kāds 5 var redzēt, visas kā savērts. Es runāju konkrēti, uzdod jautājumu. Konkrēti, vienlaicīgi pacelties 2 lidmašīnas pa vienu strecēm, manuprāt, vienkārši nevar tīri fiziski līdz. Vakar notiek 3 lidmašīnas un 4. uzreiz aizmugurē. Vienlaicīgi. Tas notiek dotajā brīdī. Tad man vēl viens jautājums. Sakiet, ja trokšņa zona... Es atbildēšu tā jautājumu, jā? Jūs tas jautājumu, es jau saku, līdz tas pagājušā reizes runājām jautājumu, jūs pieredzēt. Streicieši ir domāts pacelšanai vienai lidmašīnai. 2, 3, 4, 5 nevar pacelties. Manas mājas 3. Jā, kundze, es jums teicu tā, kad mēs esam lidlaukts, ir kā garaža. Mēs gaidām lidmašīnas, mēs pavadām lidmašīnas. Visi lidojumi, kas lido, ir saskaņota Latvijas gaisa satiksme. Bet kā, jūs uzdodat to pašu jautājumu? Jūs pagājušajā izsēvāt to jautājumu. Tā 3 ir 4. Pirms manas mājas vienlaicīgi lidoja 3 lidmašīnas. Zoli atkārtojas, lidojumi ir saskaņoti ar Latvijas gaisa satiksmi. Lidlauks nekoriģē. Mēs nevaram Raideram pateikt, kompānijai lidojiet šeit, lidojiet. Viņiem ir nosprausts ceļš. Vai kāds te būtu atbildes? Pagaidiet, pastāviet klusu. Jā, ja runā 2 cilvēki, pastāvēsiet klusu. Šajā gadījumā, vai es esmu saņēmusi izskatījuši atbildi? Drīkst, nedrīkst? Nav atbildes. Paldies. Nākošais jautājums. Jūs visu laiku mūs te varojat ar to, ka tās būs lētās avio sabiedrības, ja? Bet lētās avio sabiedrības nekad nepiesaistīs jaunās lidmašīnas. Tās būs attiecīgi arī lētas. Tātad mums ir jādomā arī par risku. Kāds jums teica, ka būs lētās? Nu, kas te jums tā Lukāns lidos? Pagaidiet, jums ir informācija? Jā, Zemgales ziņās 2000. Būsim reāls atvainās kungi, nu kāds Lukāns būsim reāls. Zemgales ziņās. Noteikti palasīšu. Lai paliek lidos normāls lidmašīnas. Nākošais jautājums. Manai mājai nosaka trokšņu līmeni, kas pārsniedz līmeni. Ko man šādā gadījumā darīt? Ja ir pārsniegts šis pārsniegts. Ko mēs darīsim? Ko jūs darīsiet ar manu māju? Jūs zināt, ka pārsniegts. Nē, bet ja būs. Bet, ko jūs darīsiet? Redziet, jūs runāt ar paslādi. Ja būs. Te vienkārši Bet ziniet, ka man būs. formāli, bet tagad Lieta būtības jā, mēs jums un arī droši vien, ka birojas novērtēs jūsu attieksmi šajā Paklausies, jūs mēs atdod jautājumu. Lieta būtība ir tā, jūs sēdat šeit, es stāvu šeit. Un mēs runājam, ja būs. Nu, ja būs. Bet tas ir dabīgs jautājums. Kas, ko mēs darīsim, ja jūsu lidmašīna pārsniegs pieejamo decibelu daudz? Ko mēs darīsim? Pārsniegs. Bet ja nebūs. Ja nebūs. Ja nebūs, tas kārtībā. Es apsteigtu jūs. Ja būs, jūs, protams, gribētu, lai būtu. Pareizi. Jums arī paldies. Jūs izrādējat, ka skatītāji pietiek. Nē, es domāju, ka jūs taisnāt humors lielāks nekā cirkā. Vai drīkst ieteikt priekšlikumu pašvaldībai? Ja, jo lidlauks būs, un viņam ir jābūt. Bet vai mēs nevaram šīs te lidsabiedrības pa katru lietojumu pieprasīt konkrētu naudas summu un veidot vides attīstības fondu, kurš tiks šie līdzekļi ir jāizveido apzaļošanai, bērnu dārza aizsardzībā, mājām, kuras atrodas tuvu šai zonai, logu nomaiņai,